čau! 2 nedēļas pēc operācijas, un šodien pirmais treniņš. Pirmais treniņš, pasies, es tikus vaļā no ortozes. Es esmu tikus celim pie iesaukas, tagad viņu sauc Tūklis. Okay. Tā kā tas ir mans draugs. Es, ka pati pie tādas netiec. Es sāku trenēties, tā kā tā. Cerams, ka tā tūs, ka tā kā, tā kā lokāli paliek, viņa tā kā neizplatīsies. Bet, stay tuned, vai ne? Bet, jā pirmais treniņš, tāds kardio treniņš. Es atgriezos pie savas tā saucamās vienkājas ērēšanas. Man vakar bija tā kā kontrola vizīte pie operējošā traumatologa, kurš teica, es viņam tā kā rādīju, vai es šādi varu darīt. Tā kā atradu kaut kādu video, viņš tā, jā, tā kā to es Ko arī viņš darīju. teica par tavām iespējām kādā dienā uzkāpt uz vēlā? Viņš vispār, tā kā es... Sīna? Jā, es mani atstāju uz sīnu, atstāju nesaprastu, bet es arī saprotu, tā kā mums nākamā vizīte ir sarunāt pēc mēneša, un skaidrs, ka mēneša laikā es par nekādu velo nevaru sapņot, jo pēc mēneša es beidzot varēšu tikt vaļā no kruķiem. Līdz ar to, tāds, tā progresija skaidra, ka vispirms nos no kruķiem, un tad domas par kaut ko citu, bet jā, es mēģināju saprast, kāda varētu būt, tā kā cerība tikt uz velo, bet vairāk ar tādu domu, ne tik daudz, kas ir ātrākais, kad es varētu tikt, bet drīzāk ar tādu, kas ir tas minimālais laiks, kas ir jāsagaida, lai vispār par kaut ko tādu varētu sākt domāt. Jo mēs arī ar viņu runājām, kā sāks darboties ar fizioterapeitiem, un viņš saka, tiem fizioterapeitiem jau vienmēr gribas pēc iespējas ātrāk to cilvēku dabūt kustībā, un viņš ir kaut tāds piesardzīgāks. Un tad viņam jautāja, kas tad ir tas tavs, tas timelines, kad uz velo viņš tur tā, konsultējies ar mani. Ko es daru? Jā, bet pēc mēneša es pamēģināšu vēlreiz, varbūt tad es saņemšu atbildi. Jā, tagad tev sanāk, tuvākā mēneša laikā ir programmā vienkājas airēšana. Man ir programmā vienkājas airēšana, man ir programmā ķermeņa augšdaļas treniņu, un gan jau kā. Tos arī šodien jau darīja? Nē. Nē, man vienkārši bija sarunāts ar draudeni, ka mēs aizējām kopā uz zāli, un tad mēs tur kopā kaut ko patrinājāmies uz paklājiņas izdarīt tik, cik iztiks minimumu kājām, jo sporta zāli apmeklēt ar kruķiem ir diezgan interesanta pieredze. Es ticu, jā. Jo, piemēram, būtībā es visur pārvietojos ar maisiņu, jo, piemēram, aiznest pudeli, tu nevari īsti. Un tas arī tā kā kaut kādā brīdī domāju, ja, piemēram, es gribu vingrot ar hantelēm, kā es viņas pārvietošu līdz vietai. Tad tā kā izdomāju, ka es visticamāk, es netiku vēl līdz tam, ka man tā problēma reāli jārisina, bet man tā doma bija, ka visticamāk es viņas ripināšu pa zemi. Vai arī, es zinu, šis vispār praktiski neiespējami, bet ar kādam palūk, lai to izdara. Arī, jā. Nē, bet tāpēc... Es domāju, cilvēki ieraugot, ka tu tur esi ar ortozi vai uz kruķiem, ka palīdzēs, jā. Jā, tiesā... Un tie visticamāk pieskatīs arī, lai pēc tam aiznestu atpakaļ. Jā. Tikai... Jā. Nē, tā vienmēr ir opcija. Vai atrast vienkārši kādu, ar ko iet uz zāli. Jā. Jā, tā kā es to izdarīju šodien. Bet, vismaz, tā kā šodien es to ļoti labi tiku galā. Patiesībā pats treniņš bija tīri ok. Tā kā ir gan arī tā, ka, piemēram, vienā brīdī, es esmu pieradus, kā vingrot uz paklājiņu. Bet parasti to mājās, kad es to daru blakus divānam. Un es tajā brīdī, kad es attapos sportzālē uz paklājiņa, un es saprotu, man apkārt nav neviena tādas augstākas virsmas, pret kuru atbalstīties un piecelties. Un tāds, es gandrīz biju tā kā pusminūti attālumā no tā, lai ņemtu telefonu un googlētu, kā piecelties no grīdas, ja tev viena kāja nav svaru nesēja. Bet man izdevās tāpat. Okay. Tā kā, tas ir iespējams, bet vēl sarežģītāk bija iet pēc tam nomazgāties. Jo slapjas pie līzes un kruķi vispār nedraudzējas. Ok, tad sanāk, ka tu esi jau mazgājusies pēc tās operācijas. Jā. Okay, es tikai prasu. Nē, patiesībā tas arī tā kā vakar tā vizīte pie tā ārsta, un viņš saka, tagad var sākt arī tādus, tā kā bišķīt nopietnākus treniņus, tur ķermeņa augšdaļu var sākt svīst, var sākt iet dušā, man tāds, ko? Čips nevarēja iet dušā. Jā. Labi. Skaidrs. Labi. Ok, kaut kāds progress izklausās, ka ir vai ne? Un tā, kas ir varbūt tāds grūtākais šobrīd? Droši vien tas, ka viss joprojām notiek ļoti lēni, un tas man ārkārtīgi besī. Tā kā man ir grūti rīkoties tik lēni un tik
apdomāt katru soli, un ir kaut kādas vairākas reizes bijušas, kur, piemēram, parasti ar kaut kādiem pakāpieniem es gandrīz nesadraudzējos, un ka tādā varētu būt diezgan smagām sekām. Jo vienkārši gribas kaut kā, varbūt ne gluži ātrāk izdarīt, bet kaut kā vienkārši nepiedomā, un tad ir ļoti svarīgi, ar kuru kāju to kustību uzsāc, un ja uzsāc ar nepareizo, tad ir grūti savākties. Tā kā, tas ir tāds, kas ārkārtīgi kaitina, ka viss vienkārši tik lēni un tāds, joprojām. Un vēl arī kaut kādā ziņā tas, ka no vienas puses ir baigais prieks par to, teiksim, ties vaļā no ortos. Un tagad pat laikā ir tāds tā kā, vai tas celis ir tik drošs, lai būtu bez tās ortos. Ka, teiksim, vakar bija pat tāds, ka man īsti viņu negribējās ņemt nost. Bet tev viņam vispār vairs tagad nav jāliek? Un principā nē. Okay. Bet es pati viņu pa nakti uzlieku. Tā mēs arī ar to ārstu runājam. Viņš teica, principā, jā, pa nakti, teiksim, nejūties. Jo man nav tāda pārliecība, kas pa nakti tur to kāju kaut kā... no gultas. Neizkritīšu gultas vai kaut kā tur nesagrozīšu. Tā kā miegā es sev neusticos. Tad, kad es esmu nomodā, es tā kā bišķīt vairāk sev uzticos. Bet es nezinu, vai tas ir pamatot, varbūt vajadzētu otrādāk. Ok, labi. Tad jau tikai jāstrādā tālāk. Jā, jāturpina locīt celis tagad līdz 60 grādiem es drīkstu. Ok, ļoti labi. Un 50% no svara. Likt virsū. Jā. Principā arī, teorētiski varot vairāk, jo, vienkārši jo viņš ir pilnīgi statisks, viņš ir stingrs, bet, labāk neizaicināt. Jā. Kaut kā tā, ejam uz priekšu. Sākšu kardio treniņus, kur ir arī labā atrofija. Bet jā, kā tev, tu biji tikko sacensībās? Es biju sacensībās Spānijā, jā. Ultra Trails Sierra Nevada, 63 kilometri. Darīts. Dan. Jā. Koka medaļa. Jā, 4. vieta, kas Spānijā ir jauki, ka viņiem tās apbalvošanas ir savādākas, respektīvi, ja tu tiec uz lielā piedestāla, tu vairs pēc tam uz mazajiem piedestāliem, vecuma grupu piedestāliem netiec. Līdz ar to, es tiku kā uzvarētājs, uz piedestāla es parādījos kā uzvarētājs un trofeja man kā uzvarētājiem vecuma grupā. Lai arī, fiziski es biju otrajā vietā savā vecuma grupā, bet tā kā es esmu 4. vietā, tad es esmu garantēti pēc tā Spānijas formāta uz piedestāla augstākā. Pakāpiena tiesa, tur nebija pakāpiena. Tur vienkārši flat. Starts vismaz bija garākais. To es nezinu. Ja pārējā nebija. Nē, un turklāt, tā sacensība tāda, ka ja man nostādītu priekšā, tur, piemēram, top 10 skrējējus, kas bija, tajā pašā skrējienā ar mani, es varētu identificēt vienu. Jo viņš bija vienīgais skrējējs, kuru es satiku pēc 1. kilometra. Un tos, kurus es satiku 1. kilometrā, bija piķa tumsa un lukturi. Līdz ar to par viņiem es arī neko nevaru pastāstīt. Bet tas bija vienīgais skrējējs, ar kuru man sanāca jebkāda vizuāla tāda, satikšanās distances laikā. Ja kopumā man bija ļoti, ļoti solo skrējiens. Īstenībā tad, kad es saprotu, bišķīt pievienojās īsāka distance, ka viņi startēja. Jā, es trāpījos tieši, 2 stundas noskrietas, un es izskrēju cauri pilsētu, un es tajā kontrolpunktā biju kaut minūti vai 2 pāri tajā apaļai stundai. Es vēl nodomāju, kāpēc tajā pilsētā tik daudz cilvēku. Es nebiju neko vēl tur skrējis, bet likās, ka priekš tik maza ciema, man likās, beigti daudz atbalstītāji un tā. Visticamāk, tie atbalstītāji bija atnākuši uz to startu 42 kilometriem. Un tajā brīdī es izskrienu no kontrolpunkta. Tas arī pirmā vieta, kur laika ņemšana bija vismaz tajā tieši saistēm. Ja pēc tam parādījās arī viens atpakaļ kontrolpunkts 10. kilometrā. Bet tā arī vieta, kur es paskatījos, kāds ir status. Es zināju, kurā vietā es esmu to brīdi 5. Bet es nezināju, vai man priekšā nav kāds no stafetes skrējējiem, kuri startē reizē ar mums. Okay. Un es nezināju, cik viņi ir priekšā, vai tā ir minūte, vai tās ir 2 vai 10. Un tieši tas pats uz aizmuguri. Tāpēc es nolēmu paskatīties dažas minūtes pēc kontrolpunkta. Es skatījos priekšā, tur 2-3 minūtes. Bet to laiku ņēma skrienot iekšā kontrolpunktā. Es tur biju diezgan žīgls, līdz ar to man nav nekāds pārsteigums, ka mirkli vēlāk caur krūmēm es skatos. Kur viņš ir? Jā. Un tad es skatos, tur vēl viens. Un tad es tā pagriežu galvu pa labi, un tur tāds pāri tādai gravai ir kaut kāds grants ceļš, kur ir pilns ar skrējiem. Ok. Tas droši vien nebūs. Jā. Un tajā brīdī skaidrs, ka tāds nedaudz panika. Es domāju, ok, tagad būs jācīnās ar viņiem. Bet es reāli izskrēju
pievienojos viņu tai trasei, un sākumā es skatos, diezgan ātri čaļi. Un es tā kā vienu apzinu, tur otru. Domāju, labi, tā kā nedaudz švakāki par mani, bet kopumā ir ok, būs kompānija. Bet tā apdzīšana bija būtībā tāpēc, ka mēs bijām nonākuši vienā no tiem retajiem punktiem visā tajā trasē, kur es gribētu teikt, kur es dominēju. Jo, ja mēs teiksim, iedalām kaut kādus tos segumus, ir skriešana augšā, ok-iši. Okay. Kāpšana augšā, es teiktu, ka reāli sūdīgi, kas ir vilšanās, jo man kādreiz tā bija ļoti spēcīga lieta. Skriešana lejup, kas skaties, ka bet par laimi šajā mačā tas maz. Un tad ir flat, jeb līdzenais. Un tur vienkārši katru reizi kā līdzenais. 10 no 10. Jā, tur tik labi. Uzreiz, pat beigās kaut kādās. Jā. Tur pēdējā kilometra, tik līdz es tieku uz līdzenā, atspērīgums, ātrums, viss tāds, kaifs skriet. Kas loģiski, skaidrs, ka es 90% uz pavadu. Jā, uz līdzenes promenādes tepat Rīgā. Jā, un te arī, manuprāt, tā trases specifika ar to, ka tie noskrējieni ir tik relatīvi maz. Ir maza iespēja tos augštilbus pazaudēt. Ja pilnīgi nav tāds neapdomīgi neiznīcina tās kājas tajās vietās, kur tas tā kā ir tā iespēja, tad tie muskuļi paliek un līdz ar to tad beigās tā kā vismaz muskuļu ziņā tu vēl vari turpināt. Es teikšu tā, ka pēc šīs ultras neskrēju 7 stundas. Tik ātru atjaunošanos, tieši muskuļu ziņā, es neatceros. Tieši tāpēc, ka augšā, vai ne? Jā. Es principā, ja ļoti vajadzētu, un mēs nākamajā dienā mēs aizbraucām uz Malagu un mēs 17 km nostaigājām. Tā kā vispār no kaut kāda stīvuma vai kaut kādām tādām sajūtām, ļoti minimāli. Un es tagad šodien tikai pirmoreiz izskrēju, kas ir 6 dienas laikam pēc starta. Un tā kā vispār nekādu seku. Bet es principā, ja es būtu gribējis, es varētu arī ātrāk sākt skriet, vienkārši tur nesagāja lietas. Bet, tā kā, jā, tādā ziņā ļoti pateicīga trase. Jo, tā kā, viņi varētu iedalīt kaut kādā mērā 2 daļās. Pirmie kaut kādi 35 ir tāds, es pat teiktu, Latvijā ļoti uztrenējams. Tāds augšā, lejā, varētu teikt kaut kāds tāds vilkača tipa droši vien. Tie kāpumi varbūt ne visi stāvi, bet tādā trepītē viņi lēnām iet uz augšu, tur 30 augstumetri, 40 augstumetru kāpumi, nekas tāds. Un, kaut kādi tur beigās kaut kādi tur arī kilometrīgi, bet tāds, principā tā kā Siguldā tu skrietu pa serpentīnu, varbūt nedaudz stāvāks. Un tādu tu vienkārši nevis 800 metrus kā Siguldā, bet 2 kilometrus. Bet kopumā viss tāds ļoti sagremojams. Un tagad tu sasniedz tos kaut kādus 35 vai 38 kilometrus, tad atlikušie 25 principā ir tikai kalnā. Ar ļoti tur maziem kaut kādiem izņēmumiem, principā tu visu laiku dodies augšu. Tajā brīdī, es negribu tagad samelot, bet tu esi zem 1000 un finišē tu kaut kādos 2300. Un, tā kā, principā arī augstumetri tajā brīdī tu paskaties, ka tu vēl neesi pat pusi no augstumetriem, pat ne tuvu veicis, kad viss vēl ir priekšā. Un tas tāds varētu būt bišķīt tā nomācoši, ka, tā kā... Jā, jo principā ļoti svarīgi, tā kā tajā 35. kilometrā būt vēl ar labām sajūtām. Un tad tev ir labas izredzes, ka tu beigas noskrēsi labi. Un man laikam tas neizdevās. Es teiktu, ka viss sliktāk es jūtos kaut kādā 2. 3. kilometrā. Te bija ļoti slikti kilometri. Es nezinu, vai tas, ka rīts, vai tas, ka tumsa, vai tas, ka pārāk intensīvs tas sākums, bet tā ļoti grūti. Un likās pats. Varbūt vēl tas baikārps no rīta, gan jau topēt pirms starta. Protams. Zini, kā tā sajūta apmēram tāda, ka es pirms tam Stirnabukā biju skrējis to lūsi, un es te lūsī tieši domāju, ka es gaidu to ultru dēļ tā, ka tur varēs tā kā pamazām ieskrieties, un lai cik, kaut kādos brīžos būs ļoti, ļoti grūti, bet tas nenotiks ātri. Un te ir pagājušas 10 minūtes kopš starta, un saprotu, bāc, man reāli grūti. Šitā nebija sarunāts. Jā. Un, tu nezini, es tā kā rēķinājos, ko tas 6,5 līdz 7,5 stundas, tu saproti, bāc, te vēl ir baigi tālu. Bet ap kaut kādu 5. 10. tas viss tā kā nostabilizējās, es nedaudz nometu kaut ko droši vien. Un tāds jau sakarīgāks, un kaut kādos brīžos pat ļoti labas tās sajūtas, bet jā, tad skāpums tur tā labi iekšā, es teiktu, kas atdeva. Jā, tas ir tāds, kur arī,
Nu, zin kā, viens ir tīri, tā kā fiziskais, bet arī man šķiet tur ļoti nospēlē tas, kam Latvijā ir ļoti grūti sagatavoties tā psiholoģiski sagramot to, ka tev tagad priekšā ir entie kilometri, entie augstumetri vienkārši augšā. Jā. Nu, ja tādā nav pierasts. Kādu laiku tas nav darīts. Un kaut kādā ziņā arī, teiksim, skrejcliņu to var maksimāli imitēt, vienkārši ilgstoši skrienot augšā, bet tomēr uz skrejcliņu nav tas pats, kas dabā, kur tu tā kā redzi. Jo tur var iet kaut kādā tādā... Skrejceliņa varbūt, dabūtu tādus līdz kaut kādiem 30 grādiem, kas ir iespējams, vai procentiem, nezinu, kad tas skaitās, bet ja dabūtu tādus, un tad uzliktu kaut kādu mainīgo programmu, kad tagad ir 30%, tagad ir 10%, tagad ir 5%, tagad ir atkal tur tāds, tad var būt, bet mēs jau pārsvarā, vismaz kaut kādas tur 5 minūtes tagad šajā slīpumā. Un tu ļoti ātri pierodi. Un skaties, ka var jau tur spaidīt pa minūtei, tur augstāk, lejāk, bet tas ir reāli besīgi tādā treniņā. Jā, un tad tev arī temps vai ne tur jāmaina un viss. Jā, un turklāt tādā, skaties, ka dabā sākās kaut kādi šķēršļi. Tev viņi tur jāapiet vai jāapskrien. Vai kaut vai tas, ka tu vizuāli ieraugi, ka tas kāpums tur, tu neredz viņam galu, un tas jau arī tā iedod. Jā. Un tie 42, kas maratona distance, tajā brīdī viņi arī sāk tā kā, iet prom no manis. Un arī, tas uzreiz arī tādu, nevisai, protams, labu to sajūtu rada, vai ne? Un tas, ka tu it kā visu laiku man priekšā ir tā 4. vieta ļoti tuvu. Es, principā, lielāko daļu noskrēju no 2. kaut kāda kilometra vai 1. līdz 34. vai 35. Līdz kontrolpunktam, respektīvi. Un no 35. ar pusi, jo kontrolpunktā mani apdzina. Es īsi pirms kontrolpunkta apdzinu un kļuvu 4. un pienāca uzreiz kontrolpunkts, un es to 4. vietu tikpat ātri pazaudēju, jo viņam bija atbalsts, kamēr man bija jāņem mantu maisas un tā tālāk. Un tad no 35. līdz 60, kas ir 3 km pirms finiša, es visu laiku biju 5. Un bija vairākas reizes tajā trasē, kas jau to 4. vietu jau biju tā kā pilnībā atmetis. Un tomēr, tā kā beigās es viņu dabūju, vai ne? Bet principā, tu visu laiku tādā no man's land, kad tu zini aizmugurē ļoti tālu, baigi nav ko stresot. Priekšā it kā nav tālu, bet pēc sajūtām nav tā, ka es varētu tur kaut ko baigi pielikt. Vai varētu kaut ko mainīt tajos. Jā, ka es varētu, tā kā, baigi uzraut kaut ko un apdzīt. Un tad tur tā kusties. Un kas pārsteidzoši, es šodien klausījos kā reiz viena no Freetrail tur tiem podkāstiem, kur par pagājušajā nedēļas sacensībām, tas Gorge Waterfall, un tur vienam, kurš palika 3. vietā, viņam saka, tu tur visu dienu biji tajā no man's land, ka tev neviena tā kā, viņš vai viņas neatceros, bet reāli es mīlu to no man's land. Un es tā klausījos, pagaid, bet es arī. Kaut kas tur ir tā kā, ka tu tiešām vari skriet savu skrējienu. Jā, kaut vai to pašu Stirnabuku vai noskrien ziemu. Es visu laiku čīkstu, ka man kāds ir tuvu aiz muguras vai tuvu priekšā. Un tas jau ir tas, man reāli besīgi, ka man tur jāsacenšās. Un tad, kad tu esi viens, tik kusties, tu esi, savā kaut kādā tādā elementā. Jā. Man šķiet, ka daudzus, kas klausījās iepriekšējā epizodē, varētu interesēt, kas tur beigās ar tiem cimdiem. Bija vai nebija vajadzīgi tajā nolikumā? Bija vajadzīgi, un teiksim, man jau tas ekipējums tur bija salīdzinoši vienkārši. Artūram Kažmeram bija, kurš skrēja 100 km distanci, viņam gan tur saīsināja pašu augšējo virsotni noņēma dēļ negaisiem, kas atnāca tajā sestdienas pēcpusdienā, kad mēs jau bijām finišā un nostopējuši kā vecajos labajos laikos līdz mājām. Tur bija, piemēram, arī tie kremponi, kas viņi dzelkšņi skaitās. Ja? Un tur bija, tur tā kā, viņš sacentās, viņš beigās 8. vietā, un viņš sacentās ar kaut kādu vietējo spāņu youtuberi, kurš tā kā, viņš teica, ka startā viņam jau esot bijušas 3 kameras virsū. Un to beigu daļu tur var redzēt viņa to cīņu tajā YouTube video. Šitas mums būs jāieliek reāli epizodes. Jo viņi tā kā nonāk, tā kā ir finiša tā pilsēta, Pradojano, un tajā brīdī tā kā viņi iet uz sniegu, mēs ejam uz finišu. Tur 1,5 kilometrs līdz finišam. Un viņi dodās reāli augšā pa to bezsakara sniegu, kas ir vienīgais, principā, iemesls, kāpēc es neizvēlējos to distanci. Tur sniegs. Kāds sakars? Aprīlī braukt uz Spāniju. Principā Artūrs arī šī pateica, ka dēļ tā sniega vien viņš to negribētu. Vispārējais forši. Un tad tas Spānis uzvelk tos kramponus, Artūrs neuzvelk.
Nu, ja priekš kam? Nu, tā kā, un tad tajā video viņš tur to Artūru tur par, viņš tur kaut ko komentē, ķipa, kad ārzemnieks un kad nesaprot. Un beigās viņš tur gan jau no fjordiem kaut kādiem. Un, kas varbūt, ņemot vērā, cik bieži Artūrs ir Norvēģijā, nu tā kā jā, diezgan gana ticami, bet, nu, skaidrs, ka, nu, tā kā, mēs te pa to sniegu esam skrējuši bezjēgā daudz. Ja būtu augsts, tad tie dzelkšņi, es teiktu, obligāti. Jo tad sniegs ir tāds, kurā, nu, tā kā, tad ir bīstams, bet viņš jau bija tāds, nu, reāli pļura. Es nezinu, es tur negāju, bet tā nu, vismaz man stāstīja. Tāds atstāsts, jā. Tas sniegs ir kā pļura. Nu, līdz ar to tur, nu, nav jēgas no tiem. Un tas Spānis jau ar kaut kādā mirklī to laikam saprata. Tas video beidzās ar to, ka, tā kā, Artūrs no viņa atrāvās, un tajā video viņš viņu nosauca pa krievu, tas Spānis. Nu, kas, jo bija tur arī kaut kas krievs karējais. Bet, nu, pēc tam tur Artūrs uzrakstīja, viņa atvainojas tajās komentāros. Bet, nu, jā, un viņš bija, tas Spānis bija reāli dusmīgs. Nu, ka viņš to iespēja kaut kādā mērā palaida garām, jo visticamāk, ja viņš neliktu dzelkšņus, nu, tad, būtu otrāds iespējams rezultāts, jo tas jau prasa laiku. Turklāt tu nonāc tai finiša pilsētā, un tev kaut kādi 200 metri ir ar tiem sūdiem jāskrien, lai tu tiktu līdz finišam. Nu jā. Jā, bet man tas ekipējums bija īstenībā relatīvi vienkāršs, un vienīgā izmaiņa apģērbā, ko es distances laikā darīju, bija 1. vai 2. kilometrā tos slīvus, kas ir novilku viņus lejā, un tā es arī noskrēju. Tiesa augšā bija, ka tu skrien, ka tu redzi vēl dvaša, ka nāk. Ok. Tad, nu, tā kā bija tā prognoze, ka tie laikapstākļi būs tādi diezgan pavēsi, un tad tā arī realizējās. Jā, nu laikapstākļi, es teiktu, ideāli labam skrējienam. Vai man bija labs skrējiens, nu tas, protams, tur diskutabli vai ne, bet es teiktu, ka es esmu apmierināts. Nav, absolūti, nevajag pārprast, tur absolūti nekā vau vai kaut kas pat tuvu, nu, ko es varētu, vai kādreiz es, nemaz nerunātu, ko es kādreiz esmu varējis, vai ne, bet man patika, ka es varēju vēl kustēties, un ka arī finišā es biju, tā kā man tā 4. vieta neinteresē. Nu, kā tāda, tā kā pozīcija, kā tāda? Jā. Nu, jo es viņu, tā kā, tas kāpiens, nu, tie pēdējie 25, viņi iedalās, apmēram tā ir kaut kādi, nu, pirmie 10, kas vienkārši absolūti briesmīgi. Nu, tur, tik stāvs un, šausmīgs. Un tur man attiecīgi arī slikti gāja. Ja tur kaut kas ir uz leju, čut, tad arī izsaukuma zīmē. Tur kaut kāds nabaks no tās 100 km distances, viņš tur uz ceļiem tur kaut ko mēģināja. Es domāju, ok, man ir bail, bet nav tik traki, vai ne? Ir līmeņi. Jā. Un tad tu tiec kontrolpunktā, čut vēl uz augšu, un tad ir tādi 2 vai 3 kilometri, kas ir uz leju, tāds pavisam lēzens, labākais, kas var būt. Un tā, principā, tā vieta, ko es gaidu jau stundām, jo es zinu, ka tur es dominēšu. Un skaidra lieta, un tik līdz sākās tas lēzenais uz leju, es domāju, viss aiziet, es ielieku 6. ātrumā, pasparu 3 soļus, un sinhronais augšstilbu krampis. Okay. Tā kā sinhrons. Es stāvu uz tā ceļa. Ceļš zīmīgs. Vismaz nebija uz ceļiem tā kā tas 100 km distances veicējs. Jā. Nē, uz ceļiem nē. Ceļš zīmīgs, jo iepriekšējā dienā mēs tur bijām aizbraukuši un vērojām, kā simtkāji pārojās. Jums tur labas aktivitātes. Es nezinu, vai pārojas, bet viņi tā kā, tas ir simtkāji redzējis. Jā. Un tad iedomājās kādus 20, kas iet viens pēc otra rindiņā tā. Ok. Ko viņi tur citu dara? Nē, es esmu redzējis, treniņā es esmu uzskrējis čūskām, kuras... Jā, beigās viņi sajiet tādā čupā, un tad tur kaut detaļās negāja. Ballīt. Jā. Jā, un tā, es tur stāvu tajā saviem augšstilbiem. Un saprotu, protams, tajā brīdī man ir tāds, ok, aizmirsti par to 4. vietu. Un tad es tur kaut kādu sāls tableti. Man pienāk no 100 km distances no muguras čelas, viņš prasa, vai es gribu sāls tableti. Un es principā negribu, bet tā kā es tāpat stāvu, un man īsti darīt nav ko, tad es saku, davai. Došu. Bet atgāja tie augšstilbi, un es nākamos tos 2 vai 3 kilometrus, nezinu, cik tur bija. Es reāli ļoti labi noskrēju tur, atkal 4 minūtes, tur kaut kādām dažām sekundēm temps, un tagad beidzās tas noskrējiens, un es pieskrienu pie stāvā nākamā kāpuma, un es esmu blakus 4. vietai. Un viņš man prasa spāniski, kur mēs atrodamies. Un es viņam spāniski stāstu, ka 4. un es esmu 5. Un viņš tā viņš tagad uz mani 4. un uz sevi 5.
Un es jau beigtu priecīgs, un sākās tas stāvais kāpums. Es nokāpju 2 metrus, un man aduktoros šoreiz krampis sinhronais. Vismaz, tā kā, vienā reizē abi. Jā, ļoti labi. Neizjauc. Jā, ļoti labi. Tā, es tur sēžu, un viņš aiziet. Un tajā brīdī tad es toču, tā kā, viss, 4. vietu vairs ne. Beigās es viņu 3 km pirms finiša atkal noķēru, un tad man vairs nebija to krampju, bet tad es tiku tālāk viņam garām. Bet kopumā man tajās, kaut kādos pēdējos 10-15 kilometros visu laiku tā doma galvā par 7 stundu finišu. Es tur rēķinu visādi, un tur būs tie 3 ātrie kilometri, tad ir kāpums, nezinu, cik sarežģīts, bet ir. Un tad beigās ir 1,5 kilometrs tā kā uz leju pēdējie. Un es visu laiku sev stāstu, ka man jābūt bez 7 minūtēm. Tā kā vienos. Bez 7. Jā, bez 7 minūtēm. Vienos pēcpusdienā, kas ir tās 7 stundas, man ir jābūt tur augšā. Un es izrēķināju principā līdz sekundei. Un es biju reāli 53, ko es nebiju rēķinājis, ka uz leju ir arī kaut kādi šķēršļi. Jo es biju rēķinājis, ka pa asfaltu. Tas vienkārši ir mauciens. Es pusotru kilometru, tur pat nav baigi, tā kā jāpsiho. Es gan sāku uzreiz psihot lejā, riktīgi maucu. Es tiešām tur ļoti smuki skrēju. Kas arī parāda, ka tās kājas īstenībā bija labas. Un tad sākās kaut kādas kāpnes, es domāju, bāc. Tad sākās vēl vienas kāpnes, tad man 700 metrus pirms finiša vēl viens krampis. Un tad jau tāds nedaudz satraucoši, bet pusminūtes rezervītais finišē kā vajag. Jā, to es tā kā arī, skatoties tos rezultātus, pirmkārt bija liels prieks redzēt, ka ir tā 4. vieta. Jo, zin kā, tu jau skaties vienkārši tos, kas tur nāk no tiem kontrolpunktiem, tu redzi, tur kaut kādu, 2 minūtes vai kaut kas tāds starpā. Un nepaliek mazāk. Un nekas nemainās, un tur kā ir 5. tā ir, tad man liekas tā, ļoti iespējams, ka tā arī līdz beigām paliks. Līdz ar to tas, ka, ieskrien kā 4. un tā 5. vieta pēc tam atpalika no tevis krietni vairāk, kā bija iepriekš priekšā, tas tāds ok. Viņu mīlestība iegāza. Tas kaut kā tāds... Nē, vispār bija vēl viena smieklīga, ļoti smieklīga. Es tā pats redzu te mežā. Mēs tagad esam kaut kādi 4 kilometri pirms finiša. Un, ja pirms tam bija pa tādu asfaltu lēzenu, un es viņu neredzēju, tur ļoti tālu varēja redzēt, es viņu tagad neredzu. Un es ieskrienu mežā, un es to mežu nezinu, jo tas mežs arī ir tāds, kas nav bijis iepriekšējos gados. Un, principā tā beigu daļa ir čut garāka, ja es pareizi saprotu. Un es tagad te mežā tur... skrienu tā lēzeni serpentīni. Es biju domājis, viņš būs īsts un stāvs, bet viņš tāds, joprojām tāds lēzeni iet uz augšu. Un tur tie serpentīni vairāki. Un vienā mirklī es caur krūmiem, tā kā 2 serpentīnus augstāk viņu ieraugu. Viņš tajā brīdī tieši apstājās, un viņš sēd caur to spraugu kokos. Viņš lūr lejā. Jūs tā kā viens uz otru. Viņš man ierauga, un es viņam tajā brīdī pamāju. Un pats par to rēcu. Jā. Mums bija reāli acu konteksts. Mēs rāli kaut 300 metrus tā kā attālumā viens no otra rīktīgi smējot. Jautājums, kas viņam arī varbūt krampis vai kaut kas? Nē, es tev saku mīlestība. Ja, piemēram, tajā kontrolpunktā, tur viņu sagaidīja pirms kontrolpunkta jau meitene un acīm redzot sapurināja viņu, jo viņš no tā kontrolpunkta bija ļoti ātri iztūļājies. Viņš no kaut kādus, pārsimtus metrus jau bija priekšā, kad es izskrēju. Un tā arī viņš tur aizskrēja. Es viņu tur kaut kādā brīdī var čurājot, laikam redzēju, tas bija viss. Un tad tajā meža beigās, kas ir tie 3 kilometri pirms beigām, viņu tā draudzene atkal sagaidīja. Lai uzmundrinātu, bet viņš laikam tur sāka kaut ko žēloties un tā kā pavisam lēns palika uz to mirkli. Un tajā mirklī es sapratu, ka viss. Jā. Šī bija tavā tā kā pēdējā iespēja, ko es devu. Jā. Un es vienkārši cietu sevi paskrēju garām, tad uzreiz sākās tāds, vismaz 10% tāds slīpums pa asfaltu, kur man ļoti negribējas skriet. Bet es sapratu kaut kā izturi 3 līdz 5 minūtes. Tajā brīdī jau tas tāds sagramojums daudzums. Izturi dažas minūtes, skrien, kaut vai lēnām, bet skrien un būs darīts. Un tā, kaut kādu puskilometrus atpakaļ paskatījos, un beigās tas pārsvars vispār, man liekas, ļoti daudz minūtes bija. Priekš tā, ka 3 kilometros. Kaut 5 vai 7. Jā, 3 kilometros, viņš tur bija ļoti noplīsis. Tā kā, tāds kaut kāds. Jā, tā kā, savā ziņā, gan tu tajās pašās beigās pa tām vietām uzkāpi, un arī no Artūrs Kažmērs tieši tāpat, ka viņš to skrēja, un kaut kādā brīdī bija tur 11, tad 12, tad jau 10, un beigās vēl. Tas noskrējiens, viņš ir uzfilmēts tam, tai Spāņa video, labs tur pa to sniegu.
Nē, mēs ar Artūru pēc finiša tur sarakstījāmies. Viņš teica, ka viņam tur kājas pa gaisu tur esot bijis labs. Jā, tam spēnim viņam tajā video ir peisu arī rāda. Un viņš tur rāda tuvu 4. Viņš tajās uz tām tuvu 4, viņš kaut kādā bedrē iekūlās. Okay. Zini, kā sniegā. Jā. Viņš teica, ka viņš domājas, ka viņam tur kāja pārlūzīs, bet tā, ka viss sagājis. Principā tā var sanākt. Jā. Ļoti laba. Es jau pirms 2 gadiem teicu, ka mēs tur bijām, tad, kad es tur biju kā atbalsts. Ļoti labas sacensības pavasarim. Pat tādas, kas, to 100-nieku es neņemtu, bet 60-nieka tādas, kur tu relatīvi ļoti ātri vari atgūties un faktiski diezgan tuvu kaut kādu jaunu mērķi pildīt. Kas būtu varbūt tas, ko, teiksim, pēc šī skrējiena, ko treniņos būtu gribējis vai darīt citādāk? Kaut kādā mērā skaidrs, ka es jūtu to, ka man ir pa kādiem 20-30 kilometriem apjoms mazāks nedēļā. To varēja just. Kas ir slikti, bet īstenībā tā atskatoties uz visu šo, es nezinu, vai man mainās kaut kāda tā domāšana vai kas, bet es par to nepārdzīvoju. Jā, es saprotu, ka es esmu trenējies mazāk. Tam ir bijuši kaut kādi objektīvi iemesli. Viens no tiem iespējams arī vienkārši varbūt tik ļoti negribējās to darīt. Un mazāk jau nav maz. Jā. Tas arī jāņem vērā. Un kaut kādā mērā es esmu to mierā, kad tā es kaut ko... Kaut kas paliek. Jā, un es negalvoju, ka es uz priekšu to arī tā nemainīšu. Varbūt tas arī būs tāds mans tagad jaunais kaut kāds apjoms, vai ko es varu darīt, pa ko es jūtos labi, un kas arī nav maz. Un arī, protams, var jau tur bliest nenormāls kilometrāžs, kā piemēram arī mūsu pašu Latvijas skrējēji. Fantastiskus kilometrus var savākt. Kā es kaut kad Eidukam redzēju 1000 kilometru mēnesi. Var arī tādus saskriet. Kas man es nestādos priekšā, kā 250 km nedēļas vākt vienu pēc otras, bet var jau arī tādu apjomu vākt. Un redz, ka ir cilvēki, kuri to dara, gan labi, ne Latvijā, viņš Norvēģijā to dara pārsvarā, bet gan ārzemju skrējēji, bet jautājums vai no tā, vai tas ir tāds uzturams režīms? Jā, man noteikti nē. Līdz ar to tas jau arī ir skaidrs, ka varētu tur darīt nesko, skriet tur daudz 11 stundas, skriet vairākus 100 kilometru, vairāk kā, teiksim, gada vai mēneša griezumā, bet jautājums, vai tas nav tā, ka tur 3-4 nedēļas, varbūt 6-8 iztur, un tad ir čuš. Jā, manā gadījumā droši vien, ko es gribētu vairāk, lai būtu bijis, būtu kāpšana. Tas bija, noteikti mans vājākais elements. Un te iespējams, piemēram, uz šo maču braucot arī lieta, ko, būtu labi patrenēt, teiksim, 3 stundu treniņš Siguldā, kur pēdējo stundu skrien serpentīnā. Ne obligāti ātri, bet vienkārši. Šeit bija ļoti izteikti tas, ka tādos pēdējos 10-15 kilometros ir ļoti daudz tādi 5-8-10% slīpumi, kur tu redzi, ka tāds jāskrien. Un man tur kaut kādi 7 minūšu kilometri, vai ne, un to var uzlabot. Un tāpēc, ka es tur pa vidu kaut kur pāju, vai ne, neko daudz, bet pāju, vai ne, pāju vienreiz, pāju otrais, pāju trešais. Skaidrs, ka tu nereāli laiku beigās zaudē. Jā. Tas katrs kilometrs varēja būt pa minūti īsāks, vai ne, un tādas noteikti lietas. Es noteikti brauktu šoreiz ar nūjām, otro reizi es brauktu. Okay. Tas ir... Jo es būtu izlasījis nolikumu nākamajā reizē. Klausos. Es varēju paņemt 35 kilometrā, kas ir rets nolikuma punkts. Vai ne? Visbiežāk ir tā, ka, ja dalībnieks izvēlas skriet ar nojām, tad tu startē ar nojām, tu finišē ar nojām, un tu nevari no viņām atvadīties. Maksimums, ko tu vari izdarīt, ja, piemēram, tev kāda noja salūst un ir iespēja atbalstīt, ka tu vari tev atbalsts var iedot otru noju. Tāpat laikā, ja, piemēram, tu skrien ar dropbegu, paļaujies to, ka tev organizatori tavas mācais, bet tad tajos dropbegos parasti nojas ir aizliegts, piemēram, UTMB sacensībās parasti. Bet šeit bija atļautas, un bija, kas startē tikai ar to futrāli. Attiecīgi, tajā otrai daļā viņš paņem tās nojas, vai ne? Jo, tādam 25 kilometru posmam, tas ir kaut kas, ko es spēju ar savām mājām rokām sagremot. Bet, kamēr 60 pāri kilometrus, es absolūti zinu, ka man nav jēgas. Jā, bet jautājums, vai, piemēram, ja potenciāli būtu tās nojas bijušas, vai tas nebūtu tā kā
motivējis vairāk uz to iešanu pārslēgties? Nu, tajā lēzenē daļā var būt, bet es noteikti krietni vairāk laiku iegūtu tajā stāvajā daļā, kur es tiešām ļoti daudz pazaudēju. Okay. Jo tas man ļoti kaut kā smagi nāca. Tās būtu kaut kādas lietas, un tas, ko noteikti es jūtu, ir spēka trūkums. Nu, kaut vai tie paši krampji, ja viņi nebija ne karsts, ne super augsts, ne tur kaut kādas, vēl kaut kādi daži tie faktori, vai ne? Bija divas lietas, kas tā kā noteikti bija galvenie, kas šo izraisīja. Viens ir, ka tie muskuļi netur, ka tā viņiem ir pārāk liela slodze. Un otrs bija dehidrācija, kas ir arī kaut kāda lieta, ko treniņos man grūti spriest. Es jau tev rakstīju, ka tas būtu kaut kas, būtu jāmācās tā dzeršana stipri vairāk, bet es pat nezinu, vai es to gribu mācīties. Jā. Kas ir godīgi atbilde, vai ne? Es nezinu, vai es to gribu mācīties, bet pēc būtības tas būtu kaut kas, kas man būtu jāmācās, jo tas ir tas, ko es vēsturiski vienmēr daru, es dehidrējos. Tīpaši, ka vēl šīs sacensības ved lielā augstumā, kur tas ventilācijas frekvence jau tā ir augstāka, un tā kā to šķidrumu arī vairāk zaudē šādā veidā. Jā, un tā kā tās būtu kaut kādas spēks, droši vien tādi, kā es teicu, skriešanu slīpumā beigās, kāpšana kā tāda, un tad tā ūdens kaut kāda dzeršana, vai ne? Jo tas arī palīdzētu arī ēšanas daļai. Kas par ēšanu interesanti, es droši vien šajās sacensībās ļoti piefiksēju, un tas ir tāpēc, ka man nav nūju, to es varu atļauties līdz ar to, ka man vislabāk droši vien strādātu režīms, kur ir saspiestas visas želejas vienā pudelē, piemēram. Man tā pudelē ir rokās, jo es gandrīz visu distanci noskrāju ar želejas iepakojumu rokās. Respektīvi, man tā sistēma, es teiksim, ik pa pusstundu ēdu, un es beigās normālu apjomu, es teiktu, 80-90 grami stundā es apēdu. Okay, jā. Bet tā ēšana ir tāda, es apēdu kaut kādas 2/3, un tad es marinēju to želeju rokās. Un tad es kaut kad atkal tā kā iespiežu, bet es nemāku izspiest tā, precīzi visu, tas jūtu, tur vēl kaut kas ir. Un tad es vēl kaut ko, tad es skatos, man pēc 5 minūtēm jāņem nākamā. Okay. Tad es ņemu nākamo, vai ne? Un atkal man viņa ļoti ilgi turās rokās, vai ne? Tā kā, droši vien, ka man būtu jēdzīgāk tā, un arī tas pats pa dzērienu. Ka tajās reizēs pagājušajā gadā, ko es diezgan biežāk piekopu, kad es turēju ūdens pudeli vienu rokās, es padzēros krietni biežāk nekā tad, ja man viņas ir uz tajās somās, kur es negribu to darīt. Tā kā, tās tādas droši vien tehniskās vairāk lietas. Ko kādas atziņas? Jā. Droši vien, ko uz tādu, kas, teiksim, nākamais starts Eiropas čempionāts, ko var, ko vērts ņemt vērā. Jā, ka tās ir tādas, kur ļoti viegli jau kaut kādus uzlabojumus var gūt. Kas būtībā neprasa daudz. Jā. Tā, ka tas nav tāds kaut kas revolucionārs. Eiropas čempionu kontekstā, tā kā prioritāte, es teiktu, ka man ir spēka treniņus atgriezt, kas tagad kaut mēnesi vai pusotru ir iebuksējuši dažādu iemeslu. Jā. Varēs pievienoties man. Es, manuprāt, dzīvošu sporta zālē būtībā. Jā. Jo tā ir vienīgā vieta, kuras varēšu šobrīd trenēties. Jā. Tā kā tāds, Spānijas garais atstāsts, nezinu, vai būs vēl jēga lasīt kādam blogu par to, kā man tur gāja. Ja tur pa lielam viss tas pats, bet bija interesanti un kopumā es teiktu ļoti labi. Forši. Ko? Mums ir arī šonedēļ. Stop. Sapnis. Sen nav bijusi rubrika Andra sapnis. Kādas 6 dienas es uz to taupīju. Okay. Nē, vairāk. Pirms mača man šitais bija. Okay, Principā nedēļu. Es, tu, Gvido, kaut kāds tipa vilks vai gauja bajūtiem bija, nezinu. Okay. Mēs maucam, tā kā mēs esam pirmajās 3 vietās. Labs. Tad tu atceries. Tev ir reāli sūdīga kāja. Tu atmeties. Dammit. Vido arī atcerās, ka viņam sūdīgas kājas. Viņš arī atmetās. Un es brīdēs nonāku pārliecinošā vadībā. Līdz es kaut kādus 10-15 kilometrus pirms finiša arī atceros, ka neesmu nemaz tik stiprs. Un beigās es jau tur rāpusēju, un tad mani savāca ātrie, jo es kurš noņēma no trases, jo es biju ļoti, ļoti pārcenties. Žēl. Tas tāds sapnis dažas dienas pirms ultras. Labs. Jā, tā kā... Bet es izturēju ilgāk par jums. Jā, mums sliktas kājas. Jā. Ar šitādu kāju diezgan, kā nekas... Kaut kādā cauri laukumiņam tieši bija jāskrien tajā brīdī. Tur jūs, principā abi reizē jūs tur pateicāt, ka viss
Tas tāds pārsteigts, kad nonācu pirmajā vietā. Un tad es skrēju, un es nevarēju izdomāt, vai reāli ir labi vai slikti. Jo teorētiski, skriet blakus ar Gvido, tā kā pusdistancē ir baigi labi, bet skriet blakus ar tevi tā kā drīzāk slikti. Nepārāk. Jā. Tas jautājums, kompliments kādam, bet ne tev. Jā. Okay. Jā, tu arī turpināt. Tas cits temats. Šo es ļoti ilgi sevī turēju. Ļoti labi. Ne, forši, ka tu atcerējies. Jā. Redz. Es gribēju jau pāriet pie tā, ka, sanāk, podcasts nāks ārā rītdien, un tad attiecīgi, mums rītdien podcasts nāk ārā piekdienā, un attiecīgi sestdienā ir Backyard Ultra Jēkabpilī. Un droši vien tie, kuri klausās piekdienā, vēl var paspēt ielikt Edgara Lapiņa izveidotajā iniciatīvā, kur viņš ir nolēmis skriet un pa katru stundu vākt ziedojumus Ukrainai. Labi. Tātad var pieteikties ar atzīmēt, cik tad lielu tur to summu par katru noskrieto stundu grib ziedot, tur sākot no 1 eiro līdz, tur laikam bija 10 eiro, man šeit bija lielākā tā likme, un tad var pievienoties, manuprāt, tādai foršai akcijai. Tas attiecīgi tie 10 eiro par katru Edgara noskrieto stundu. Par katru Edgara, jā. Viņš pēc tam tiem, kuri pieteiksies, atsūtīs, cik tad stundas viņš noskrēja un kur tad kāda summa ir jānoziedo. Ļoti labi. Un otra iniciatīva, ko es redzēju Backyard Ultra sakarā, bija no Rītvara Kalniņa, kurš viņš gan tur raksta, ka viņš var mainīt noteikumus pusstundu līdz sacensību sākumam. Tagad tas nav super garantēti, bet kā uz doto brīdi viņš, ja kāds uzvarēs un tas nebūs viņš, tad viņš samaksās uzvarētām 1001 eiro skaidrā naudā. Kas arī ir gan motivējoši. Vai ne? Starp citu, Siera Nevada arī bija naudas balvas. Ne manā distancē, bet garajā distancē, tur, kur pa to sniegu jāparās, bija 2 štuka un 500 eiro pirmajam trīniekam. Es saku, Spānijai forši skriet. Jā. Tā kā šonadēļ ir arī Peņa Golosa, tur arī pāris latviešiem varēs sakot līdzi, tā kā viss notiek. Un pirms kāda laiciņa arī tika izziņota atlases noteikumi uz pasaules čempionātu, kas būs nākamgad Cape Townā. Un droši vien gan man sāk gribētos ar to, ka, kas ir šogad aktuālās lietas, ka, tā kā šogad arī būs Latvijas čempionāti, būs gan vertikālajā kilometrā, gan, loģiskā ierastas takās, un tad vertikālais kilometrs būs pirmais, tas notiks 27. jūnijā. Šoreiz citu organizēts? Citu organizēts Siguldā, 6 vakarā, tāpat vakara starts. Tāpat darba diena, vai ne? Jā, tā pārceltā darba diena. Tā ir sestdiena, bet tā pārceltā sestdienā. Jā. Labi, kāds strādā tādās? Gan jā. Žēl tos, kuri strādā, bet tāpat tie, kuri piedalīsies, varēs piedalīties vakarā. Tātad, man šķiet, ka... Man ir bijis sapnis, ka Stirnubuks ir tādā pārceltajā sestdienā un ka super maz dalībnieku ierodās. Bet man šķiet, ka Stirnubukam ir bijis, ka viņi maina datumu, tāpēc, ka viņi saprot, ka tas ir pārceltais. Bet es nosapņoju, ka viņi reāli to realizē līdz galam. Tā kā tu esi pareģis. Tagad būs vertikālais kilometrs tādā formātā. Redzēs, varbūt būs maz dalībnieku. Bet tas ir kurā kalnā būs skriešana? Vai tā būtu, ka pilsētas trasē? Un vismaz tajā reizē, kad es skrēju pilsētas trasē vertikālo kilometru, kad viņiem tas bija tā viņu Siguldas apkapi ietvaros, tad tur bija tā, ka sanāk, tā trase tā kā ir bišķīt augšā, bišķīt lejā, un tad aiziet tā kā gar rodeli augšā, un tad zem pacēlāja lejā. Okay. Būtībā pretējā virzienā, kā mēs parasti. Jā, es sapratu, bet kas man interesē droši vien vairāk masu starts? Vismaz tajā reizē bija masu starts. Jā, man liekas, ka bija masu starts, un droši vien, es nezinu, vai tas realizēsies, bet mēs runājam, ka tas starts varētu būt ne uzreiz kalnā. Kā sākumā ir tāda ieskriešanās daļa, kas, manuprāt, ir svarīgi. Un kas arī atbilst patiesībā, ja, piemēram, mēs skatāmies uz pasaules čempionātu, tur nav, un skaties, ka tur ir tikai kalnā pārsvarā. Nav tā, ka tā nav uz leju. Var gadīties arī uz leju, bet pārsvarā ir tikai kalnā. Bet tur arī nav tā, ka nostājas kalna pakājā un tagad aidā. Tur tāpat iedot kādu kilometru. Tomēr, lai tās pozīcijas iegūs, jo tomēr tā kā tās takas, vismaz tādos vertikālais kilometros klasiskajā gadījumā ir gana šauras, tas būtu bīstami. Mērti. Jā. Labi, un tas taku čempis. Taku čempionāts notiks arī Siguldā. Siguldas kalnu maratona ietvaros, kas būs 28. septembrī. Jā.
Tā kā šogad medaļas tiks dalītas Siguldā. Nu, ļoti labi. Cerams, ka būs arī atsaucība. Jā, liekiet kalendāros, piedalieties. Nu jā, un tiem savukārt, kurus interesē dalība pasaules čempionātā, kas būs 27. gadā Keiptaunā, tad dodoties uz Ultratakas mājaslapu var atrast nolikumu, kas ir publicēts ar atlases kritērijiem, un tas droši vien tāds, nu varētu teikt, nu tas, kas paliek nemainīgi, ka mēs tāpat mēģinām savākt 4 un 4 long un short trail distancēs, un 2+2 mountain classic un uphill distancēs, bet tāds jaunums ir tas, kas šogad arī, nu nākamgad mēģinās arī dabūt U20, tātad jauniešus uz čempionātu, un tā droši vien varētu būt nu, tā lielākā izmaiņa. Jā. Nu, tā globāli. Nu, droši vien, kas vēl ir izmaiņas, ir tas, ka reitingi ir vajadzīgi augstāki nekā vajadzēja iepriekš. Turklāt, kas to visu nedaudz vēl sarežģīja, ir nu, iepriekšējā ciklā kaut kādā mērā, kas nogāja greizi, es nezinu, vai var teikt, kas nogāja greizi, bet kas to atlasi negaidīti ietekmēja, bija tas, ka ITRA, pēc kuras mēs šos reitingus šajās atlasēs ņemam, iepriekš tādus stirnu bukus, nu, lūšus un lūsi laikam neko augstu nevērtē. Tad pēkšņi viņi sāka vienā mirklī ļoti augstus punktus dot lūsim. Un šogad, ja paskatās uz šī gada pirmo posmu, es teiktu, čūt viņi ir nomierinājušies. Bet, nu, vienalga, piemēram, ja mēs paskatāmies 2 reitingus, kas ir ITRA reitings un UTMB reitingi, kas pēc būtības, ja skatās ārzemju mačus, parasti ir nu, ļoti tuvi cipari. Nu, visbiežāk tā, ka ITRA iedod pāris punktus vairāk. Nu, jā, bet nu, viņi ir tādi, nu, same. Jā. Un tad tādā stirnu buka gadījumā, tagad, piemēram, pa pirmo lūsi Bērziņam, ITRA ir iedevusi 830 un no UTMB 752. Jā, nu, kas ir pilnīgi, nu, tā kā, nu, jā, kaut kādas 15 minūtes droši vien reāli, nu, tā, ja skatās. Tā kā, nu, es teiktu, tas varētu būt atšķirības starp vīriešu uzvarētāju un sieviešu uzvarētāju. Jā. Nu, tā, pēc punktu. Nu. Jā. Nu, tā kā, jā, nu, tas ir kaut kas, kas iepriekšējā ciklā to algoritmu kā atlasīja, nedaudz sabojāja, jo pēkšņi visi sakačāja baigos punktus lūsī. Jā, pat ar visu to, ka bija, teiksim, jābūt, nu, tā kā noskrietiem, varētu teikt, tā kā atlases mačiem, kas atbilst kādiem kritērijiem. Nu, jā, bet nu, tas princips būtībā bija tāds, ka tev dabū reitingu lūsī, aizbrauc, nezinu, vienalga uz Franciju, finišē darīts. Tagad tas tomēr nedaudz ir, nu, lai šo apietu, nedaudz ir sarežģīts. Jā, nu, tad būtībā tas ir, tā kā varētu teikt, ir 2 nosacījumi, kas jāizpild. Abos gadījumos vīriešiem minimālais reitings ir 720, un sievietēm minimālais reitings ir 600. Un tātad tas viens, kas ir jāizpild, ir, ka, nu, tiek ņemts indeks, nu, attiecīgi, ja mēs skatāmies uz long trail, tad vai nu 50 jūdžu vai 100 kilometru kategorijā, kurš nu ir augstāks. Un short trailam attiecīgi maratona vai 50 kilometru kategorijā. Tātad, nu, tas ir tā kā viens tas punkts, un tas tiek fiksēts uz 27. gada 1. jūniju. Jā. Un tad otrs tas punkts ir, nu, tiek ņemts no sacensībām ar minimālo mountain level 5. Un tur arī skatās tādu labāko sniegumu, nu, tajās kategorijās. Kas būtībā nozīmē ārzemju sacensība, kur ir sasniegts vismaz 720 reitingu punkts. Jā, un kas ir tajā, nu, mērķa kategorijā? Jā, nu, principā var gadīties, ka izpilda tā kā ar vienu maču abus šos zaķus nošauj, bet var gadīties, ka, piemēram, nezinu, vilkā dabū augstāku reitingu, tā, kas ir no bukam daudz, un tādā veidā ir tas vidējais cipars, ja kopējais reitings ir augsts, bet, lai dabūtu, tad vēl to pietiekami kalnaino skrējienu, arī tāpat ir jābrauc uz ārzemēm. Un tas jebkurā gadījumā, nu, ja ir kāds, kurš klausās, kurš grib, nu, tā kā pretendēt uz to izlasi, nu, es teiktu, ka ir jābrauc uz tiem ārzemju mačiem. Un tas nav ok, ka kaut kādā mērā, ka pasaules čempionāts ir 1. vai 2. pieredze kalnainā skrējienā. Jā. Ok, tur U20 uz to var izvilkt, tās trases nav tik kalnainas. Mountain Classic, kas skrien, es teiktu, kā arī uz to var izvilkt, kad tev vienkārši fiziskais, vai ne? Parasti viņas nenotiek pārāk augstu virs jūras, tur nav tā tehniskuma. Viņas nav tik garas. Jā, nu, tas vienkārši tāds stirnubuks uz steroīdiem, vai ne? Jā. Nu, tādam vertikālajam, nu, es teiktu, ka jau tur prasītos, komēr, ka kaut kas
vismaz tāda tipa arī uzskriets ārzemēs. Vismaz skaidrs, ko nozīmē, ko tas nozīmē. Jā, un tādu, ja grib tās short trail vai long trail, kas parasti tur 40 līdz 80 km viens un otrs attiecīgi, vai ne? Būs ļoti grūti, ja nav nekas tehniskāks par, gauja trail redzēts. Būs ļoti grūti. Jā, un tad attiecīgi tas, kā tos kandidātus sarindo, ir šos abus 2 punktus saskaita kopā un izdala ar 2. Jā, vidējais, jā. Tā kā tas ir par, varētu teikt, garajām distancēm. Un tad, ja mēs raugāmies uz Mountain Classic un uphill distanci, jo tā attiecīgi tas cilvēks, kurš ir kvalificējies vienai, startē arī otrā. Jā. Un tad vienu vietu iegūs noskrien ziemu noslēdzošajā posmā nākamās sezonas, un attiecīgi izpilda kritērijus. Šeit īsti tas ir vairāk uz U20, bet tad uzvarētāji pa vienam katrā dzimumā iegūst vietu. Ja viņi atsakās, tad var aiziet līdz 3. vietai. Un tad otra vieta ir pēc CV, kas ir jāiesūta līdz 20. maijam nākamā gada. Un attiecīgi U20... Vēlams tādam, kurā ir tā kā viss sarakstīts un te beigās teikums. Ja tu vēlies kaut kā pamainīt, es varu... Tā. Jā. Un tad attiecīgi U20 kategorijā, tur ir svarīgi, ka tas cilvēks ir dzimis no 2008. līdz 2011. gadam, un arī viena vieta tiek iegūta noskrien ziemu noslēdzošajā posmā, un arī var tāpat aiziet līdz 3. vietai, un otra vieta tiek iegūta Stirnubuka 1. posmā. Okay. Tātad, un arī pēc tāda paša kritērija, ka uzvarētājs dabūja priekšroku, un ja uzvarētājs atsakās, tad var līdz 3. vietai tas aiziet. Ļoti labi. Un cerams, ka jauniešiem arī būs interese. Tā kā vismaz tādā baumu līmenī. Šobrīd atkal tiek caur noskrien ziemu un LMP tiek finansējums pelnīts. Un tādā baumu līmenī man vismaz izklausās, es negribu nevienu cita vārdus tur mutē, teikt, ka tā tieši tā ir teikts, vai ne, ka tādam jaunietim droši vien finansiālais atbalsts ir potenciāli lielāka iespēja iegūt. Jo tā ir atšķirība šogad finansējumā, nākamgad, ka ja iepriekš visiem vienkārši bija kaut kas saziedots, izdalīja vienādi uz galviņām, tad šoreiz ir noruna, ka atbalstītāji izvēlās, kur ir tie sportisti, kurus viņi atbalsta. Tāpēc arī, ja esat sportisti, tad nevajadzētu aizmirst to, ka ir jāparāda sevi arī vietējās sacensībās, ja ir būts iepriekšējos čempionātos, tad ir forši ar uzvilktos krekliņus, kas bija. Kaut kā veidot to, varētu teikt, atgrieznisko saiti, kaut kādu komunikāciju, kaut kā parādīt sevi. Jā. Jo tas jau ir kaut kas, kas skaidrs, ka tas, ka iedot tādu naudu, tas vienkārši ir mega, bet nevajag to uztvert kā pašsaprotamu. Un ņemot vērā, ka tas čempionāts nenotiks Eiropā, jo tās izmaksas būs krietni lielākas, tad tā situācija arī bišķīt citādāka. Jā. Tagad tas par Latvijas čempionātiem un pasaules čempionātā atlasi. Tagad gan aktuālākais Eiropas čempionāts pēc... Jā, viss tādā čempionātu zīmē. Jā, pēc nepilniem 2 mēnešiem, tā kā paskatīsimies, kā turies. Tur tāds krietni mazāks sastāvs, bet es domāju, ka tas arī būs interesants kaut kas, kam sekot līdzi. Un, jo mums nekad tāda delegācija nav bijusi, tā kā tas arī kaut kāds jaunatklājums droši vien būs tādā Latvijas taku skriešanas kartē. Jā, tas tev nākamais mērķis, ko tu gatavojies, vai ne? Jā, tas man ir nākamais, un tad jau skatīsies tālāk. Pasaulē gan arī, bez tā visa, ko mēs te ļoti aktīvi, es teiktu, sezona ir tagad tā jau iekarsusi tādā pagājušajā weekendā, tur gan Skairani, gan Marathon des Sables, gan ASV Gorge Waterfall, tādi... Jā, kaut kādas lietas notiek, tāpat laikā nav tāda sajūta, ka ir kaut kas tāds, kaut kas liels, teiksim, kaut kāda Madeira ir priekšā, tāds, kas kaut kā... Jā, Madeira būs kaut kas, kas tā kā, pa ko vairāk runāt. Tāds kanjons, kas, man liekas, ir pēc nedēļas ASV, kas ir tāda pēdējā Western States atlase, un kas ir slavens ar savu iespēju tikt saindētam ar Poison Ivy, es nezinu, kā viņu latviski sauc. Indīgā efe, es nezinu, kaut kāds, bet tā kā riebīgi lieta. Jā, bet tā izklausās slikti. Un tā kā tie tādi droši vien kaut kādā mērā, jā, līdz ar to sanāk tāds it kā viss notiek, bet nav tāds nekas skaidrs, tāds Golden Trail vispār nav pat sācies, man liekas. Tā kā jā, Marathon des Sables,
Es nezinu, man liekas, kādreiz viņš tāds mega pasākums skaitās joprojām. Nu, droši, kā es dzirdēju, tā kā Britiem tas ir tā kā top. Ok, joprojām. Es redzēju, ka viens ļoti, no Āzijas bija noskrājis tos, cik tur 250 km. Jā. Viņš gan ir 5 vai 6 dienās. Viņš bija noskrājis uzvalkā. Jā. Forši. Nu, tā kā labi viņam, cerams, ka smiltis nebērz. Tā kā, tāpat jau, manuprāt, ir gana draņķīgi tajās smiltīs, bet uzvalkā. Bet, man šķiet, ka tā kā, man vismaz kaut kādā ziņā tāda mega interese par šo skrējienu nav. Arī tādā, no sakošanas viedokļa, jo tur tāda sajūta, vismaz, tur ir kaut kā tādas, tā kā dažu to skrējēju grupiņu, kas tur dominē. Kas pārsvarā, vīriešiem ir, tie paši marokāņi. Jā, divi jau Morabiti, man liekas, viņam uzvārdi ir. Jā, un tad vēl bija 3, bet viņš gan palika 4. vietā, jo viņu beigās Ludo Pomerē uzvarēja. Jā, francūzis. Kurš tagad ir sanāk hardroka. Jau 50 pāri viņam. Bet starp citu tajā Spānijas Sierra Nevada arī tajā 42 km distancē uzvarēja tas Miguels Heras. Okay, tam taču arī jau pāri 50. Jā. Tāds onkulis tur riktīgs. Ja domāju, 42 km. Tur, protams, nav tur pasaules klases skrējēji, bet vienalga. Kā tu sūtīji pēc tam, ja tu būtu skrējis tos 42 km? Es būtu 13. Es varēju ļoti labi salīdzināt, jo mēs principā reizē sākām. Jā. Un es finišēju aiz 13. no 42. Labi, gan jau, ka, piemēram, tu arī startētu tajā brīdī un ar svaigiem spēkiem, gan jau kaut kādu... es būtu stipri augstāk. Jā, bet Stipri augstāk. Viņi reāli... Mēs bijām sākumā uz Serpentīna, kur es, tagad kā Siguldas, kur es 100% skrietu. Tagad es jau tur biju reāli jau tā, jau sagurušām kājām. Būtu stipri labāk. Pilnīgi cita intensitāte. Nē, protams. Bet katrā ziņā ar to maratonu tas sāpes arī, manuprāt, sievietēm jau kuro gadu uzvarēja vienu tā pats aizmirst viņai vārdu, bet kaut kāda Nakače? Jā. Tā jau arī skatoties pēc tam gada beigās, kad dala kaut kādas balvas par gada takas krājējs, maratonu des Sables neviens nepiemin. Pārāk specifisks. Jā. Kamēr, droši vien tādi tie, kas tur uzvar, viņi droši vien pie sevis domā, bāc, mums neviens nenovērtē. Gan jau. Kādu tāpat kā tie 200 jūdži tie skrējēji. Kādu tu tur to labu citātu biji redzējis par to, ka nenovērtē? Es tikmēr izstāstīšu par norvēģu citātu, kas man ļoti iepatikās. Oppe og ikke grater, jeb es esmu augšā un neraudu. Tā kā tāds... Manuprāt, angliski to varētu tulkot tā kā up and running. Up and not crying. Jā. Kas var būtībā tāds īstenībā, mūsdienu kaut kādā tādā domāšanā, kur ir tie 5 AM klubi, kas tur visādi Hyroxi un crossfiti un tā tālāk, un optimizēšanas mega vai ne, kas ir tāds labs citāts patiesībā, ka hei, es neesmu zemē, un es neraudu, es funkcionēju, un ka tas īstenībā patiesībā ļoti bieži pietiekami. Jā. Pat tā es teiktu, visu laiku tas ir pietiekami gandrīz, ka nav jāraujās vienmēr tur par kaut kādiem. Un vēl. Tas man arī kaut kā ļoti sasaistās ar, piemēram, šo tavu Spānijas skrējienu, ka ir vienkārši labs skrējiens. Nav nekas wow, jā. Bet ir labi un tas ir pilnīgi pietiekami. Jā, tieši tā. Jā, tāpēc es viņu kā reizi atpakaļ ceļā lidmašīnā, man liekas, lasīju, tāpēc man viņš arī iepatikās, ka ļoti sasaistīja droši vien to manu Spānijas skrējienu, ka es nedzinos tai sagatavošanās ciklā pēc kaut kādām tur super niansēm. Bet es visu laiku biju klātesošs un darīju to, ko es varēju izdarīt. Jā. Tad tas mans citāts savukārt ir no Tomasa Kardīna, kurš uzvarēja Chianti garāko distanci un tika Kardē? Jo viņš francūzs gan jau, ne? Viņam kā beidzās ar In uzvārds? In, jā. Tad... Es atvainojos, Tomas. Bet tātad viņš uzvarēja Chianti garāko distanci un dabūja zelta biļeti uz Western States, kur viņš arī plāno startēt, bet kā viņš tajā intervijā rakstīja, vai teica, ka viņa mērķis nav šogad uzvarēt, viņa mērķis ir gūt pieredzi un, tā kā dabūt tik top 10, lai viņš var gadu vēlāk atgriezties un tad gan parādīt visiem, no kā viņš ir taisīts. Un viņš ir, es saprotu, Eiropas čempions, bet īsākās distancēs nedaudz, un tagad pāriet uz ultra distancēm, un kaut kādā ziņā no tādiem kaut kādiem sociāliem tīkliem, saprotu, tāds nedaudz
atrāvies. Atturīgs, jā. Un tad viņam tā kā jautāja, vai viņš tā kā jūtās varbūt pa zemu novērtēts kaut kādos gadījumos, un viņš saka, ka nepavisam, ka viņš ir beidzis salīdzināt sevi ar citiem jau pirms ilga laika un vienkārši dzīvo savu kluso dzīvi. Viņam pati svarīgākā lieta ir izbaudīt treniņus un mēģināt parādīt savu maksimālo sniegumu. Un vienīgā komunikācija, ko viņš prot darīt, ir uzvarēšana. Tas ir tas, kā viņš sevi enjoy myself. Jā. Nē, tieši Var arī tā. Var tad izvēlēties vai Norvēģu, es kustos un neraudu, vai vienīgais, kā es protu komunicēt ar uzvaru. Labi, tas jau to jau arī var pagriezt visā. Protams. Tas nenozīmē būt pirmajā vietā, uzvarēt sevi, būt labākajai sevis versijai arī un tā tālāk, vai ne? Nu labi, ko tu izcelsi? Es izcelsu Artūru Kažmēru, pirms tu viņu paspēji izcelt. Tā arī tā. Jā, es gribu izcelt Artūru jo tas bija tiešām forši, kā viņš pa tām vietām kāpa un arī, ka tas finišs tāds. Es viņam sākumā kad mēs sarakstījāmies kad viņš stāstīja par to noskrēju, un es saku, tas gan jau zin kā, ka tev tās ekspektācijas pret realitāti, ka tev liekas, ka tu beigās to noskrēju baigi maudz, bet īstenībā tur ātrums nekāds. Viņš saka, ka nē, īstenībā, tur tiešām bija ātrums, tas tā arī Artūr, labi pasarādāts. Nē, ļoti liels mēlācis un bija prieks ar viņu būt kopā Spānijā. Mani vairākas reizes arī sasmīdināja, piemēram, suvenīru veikalā, viņš kā par kāpnēm. Makšķerēt suvenīrus no augstākā plaukta, jo pārdevēja, kas bija no Āzijas, nemācēja kāpnes uzlikt un uzkāpt. Bet es izcelšu, es droši vien būtu izcēlis Artūru. bet es paspēju pirmā. Bet tu paspēji pirmā, tāpēc es izcelšu Laumu Kasparsoni, kura skrēja tajā pašā nedēļas nogalē Istrija. 70, ja kaut kādi tur tiek kilometri. 69. Jā, viņa bija jau pirms 2 gadiem skrējusi to distanci, un šoreiz sanāca par kādu pusstundu lēnāk, bet tie 2 gadi pa vidu nebija tādi, teiksim tā, treniņus viņi bijuši veicinoši. Hardcore, jā. Jā. Līdz ar to man liels prieks, ka, ja teiksim, pagājušajā rudenī mēģinot Dalmācijas ultru, tur īsti nesagāja, ka tagad jau sagāja krietni labāk. Jā, ļoti labi, man arī vajadzēja būt Istrijā. Tev vajadzēja? Kopā ar viņu, būtībā. Jā, priekšā viņai. Jā, startā kopā. Jā. Labi, tad jau darbojamies. Nākamnedēļ Tirnobuks. Šonedēļ ir iespēja svētdien doties uz Tukumu izskriet trases, iepazīt, kur tad būs jāskrien. Jā, es uzreiz saku, ka es uzmetīšu koptreniņu. Cik žēl. Jo, bet man ir super labs iemesls. Vai ne? Man meitai būs pirmais futbola turnīrs dzīvē. Lepns. Rītdien pirksim formu. Tieši tik azartiski mēs esam līdz šim trenējušies, ka mums pat nav formas. Bet ja ir pirmais turnīrs, tad priekš kam forma? Nē, teorētiski treniņos arī ties formās ir jābūt. Okay. Bet mēs neesam. Tā kā mēs arī tālāk būsim treniņos formās. Tā kā dzīve iet uz priekšu un kaut kādā brīdī jāpaiet arī malā pašam, lai jaunā paudze varētu pasportot. Ļoti labi. Tagad tā. Tiekās tagad. Čau!